Es vispār biju tik pārsteigta, ka tik ļoti daudzi cilvēki iet paši, lai pieslēgtos pie sistēmas un ievadītu sev iekšā fizioloģisko šķīdumu. Es biju šokā. Man liekas, ka to dara tikai tad, kad ir riktīgi sūdīgi cilvēkam, kam viņš ir nokļuvis slimnīcā. Bet tik daudz vienkārši iet, lai izpilinātu sistēmu. Tas ir fizioloģiskais šķīdums. 0,9% natrija chlorīda šķīdums, to mēs visi zinām. Tas ir ūdens ar sāli tādā koncentrācijā, kas ir līdzīga cilvēka asinīm un šūnu šķidrumam. Tāpēc organisms to ļoti labi panes. Ko tas organismam dod? Cilvēki vienkārši sajūtas labāk un iet atkal un atkal, bet reāli, ko tas dod? Atjauno organisma šķidruma un sāļu līdzsvaru. Piemēram, pēc kaut kādas atūdeņošanās, pēc stresa, pēc karstuma, pēc vēmšanas, pēc caurejas. Tas uzlabo asinsriti, tāpēc, ka atšķaida asinis un atvieglo toksīnu izvadīšanu. Tāpat arī tas uzlabo pašsajūtu un enerģiju, tāpēc, ka organisms viņš it kā saņem atbalstu tieši šūnu līmenī un sajūtas uzreiz labāk, kad pārsvarā to dara. Pēc slimībām, pēc antibiotiku kursa, tad, kad organisms ir novājināts, ka viņam vajag padzirdīt šīs šūnas, lai viņas atkal dod enerģiju. Pēc kaut kādiem ceļojumiem vai kaut kāda, kad ir intensīvs darbs bijis, kad ir stress vai miega trūkums, ja? Pēc sportiskām slodzēm, ja ir zemes asinsspiediens, nogurums, galvas sāpes, apātija. Vēl to dara skaistumkopšanas un anti-aging terapijās, lai mitrinātu ādu un uzlabotu tonusu. Un tagad ir jautājums. Koralmaina ūdens. Dzīvs, sārmains ūdens ir tieši tāds ūdens, kāds ir vajadzīgs mūsu šūnām. Kāpēc ir jānoslogo ārsti medmāsas, jāiet izpilināt sev sistēma, cik tad bieži ir jāiet, lai visu laiku justos normāli? Ir vienkāršāk nopirkt sev ūdeni un viņu lietot ikdienā un izbēgt no tā visa, ko es iepriekš uzskaitīju ikdienā, būt enerģiskam, mitrinātu ādu. Kāpēc ir jāiet slēgties pie sistēmas, jātērē laiks tur guļot, ja tu vari ikdienā dzert tādu ūdeni?